Es pateikšu mikrofonā, jo mums ir arī tiešraide. Kristaps man pateiks zaļo gaismu, kad būs tiešraide. Tiešraide ir, jā? Čau visiem. Es ceru, ka jūs arī pie divāna aplaudējāt. Arī Tomam būs mikrofons, jo mēs tomēr esam atnākuši viņu klausīties. Bet jā, tā kā nekautrējamies uzdodam jautājumus, jo šī iespēja ir vienīgā šogad. Tā kā esam gatavi, nekautrējamies tiešām par visu par un ap izrunāsim. Bet tikmēr, kam ir, baudam dzērienus un gaidam, kamēr būsim gatavi. Mēs esam gatavi. Tas, ko es izdarīju, bija tās prognožu spēles uzvarētājiem iedevu vienu no saviem krakliem. Tas vienīgais bija, kas jāizdara. Ļoti labi, mēs esam ar to arī sadalījuši mikrofonus. Nu tad sākam. Bet kā jūs redzat, man ir vēl kaut ko padalīt, tā, ka ja būs labi jautājumi, tad kāds arī varbūt pie kaut kā tiks. Sapratāt, jā? Ne tikai nekautrējamies, lai izolinātu visu informāciju, bet arī padalāmies, jo tiksim pie labām lietām. Un kas atnesīs man alu, tas toč pie kaut kā tiks. Bet tikai pirmais. Pirmais. Tas bija ātri. Nu, rebaltais. Paldies. Nu, lūk, Toms, es laikam sākušu vēlreiz ar lielu paldies, ka es atradu laiku savā aizņemtajā, teiksim, tā sezonā. Tagad ir karstais laiks. Man tā kā ar Balto runājām, ar ko sākam, par ko runājām. Viņš teica, Tomam, droši vien būtu svarīgi sākt ar tiem karstajiem kartupeļiem, kas šobrīd ir olimpiāda, bet varbūt sāksim tādā chronoloģiskā secībā no sākuma. Varbūt pastāstās nianses, esi pagarinājis tagad vēl uz 2 gadiem līgumu. Kā tur bija, kāds čukstēja ausīs, Toms nāca pie mums, varbūt tu gribi ar mums braukt, vai kā notika tā visa šī, ka es teiksim tā latviski peripētīs ap jauno līgumu? Pirmkārt, paldies visiem, kas ir ieradušies, un paldies sevišķi tiem, kas arī izbrauc ar mums kādu līkumiņu, bet, nu, jā, ja arī neizbraucāt un esat klāt, paldies. Jā, nu, vēl 2 gadi trekā, jau diezgan ilgs laiks pavadīts. Īsnībā ar komandu jau sākām runāt pagājušajā gadā par šo jautājumu, jo, nu jā, bija grūti iedomāties braukt kādā citā kraklā, un līdz ar to jā, diezgan ātri nonācām pie kopsaucēja. Nu labi, salīdzinoši ātri. Tā ka jā, baigi ilgi tur neko neviens nečakarējās, un viss bija kārtībā. Viss parakst vietās un viss labi, es saprotu, jā? Nu, bija kāds no malas teica, Toms, skatāmies, tev drīz beidzās līgums? Jā, bija, protams, komanda interesi bija, bet, jā, kā es teicu, nu, vairāk, jā, bija grūti iedomāties mainīt komandu pēc tik daudz gadiem un pēc tā, kāda tā komanda ir, jo tomēr, jā, ir patīkam braukt ar kaut kādiem sponsoriem, kas tiešām tic riteņbraukšanai, tic sportam, nevis vienkārši sponsorē komandu kaut kādu citu iemeslu dēļ. Līdz ar to, jā, ir patīkam, ka tu vari pārstāvēt kaut ko, kas dara labu arī pasaulē. Lieliski par to arī priecājamies. Arī nesen tā kā salīdzinoši nesen mainījās galvenais sponsors. Ir kaut kādas īpašās klienta kartes, atlaides vai tas tā, vai tev vispār veici? Nu kā tas notiek? Tad, kad iet formā veikalā, tad kāds prasa, kur ir piens un pārējie produkti. Bet citādā ziņā ne īsti, nu tā kā veikalos priekšrocības. Nav vienīgais tas, ka mēs tiekam pie dažreiz kaut kādiem foršiem ekskluzīviem produktiem. Nu, tā kā zināt, ja gribat šādu krekli, tāds sīkums, kad jāteikt Reklīdu komandā. Nu, vai arī kādi jādraudzējas, kas ir komandā. Tāpēc esiet šovat vērīgi. Jautājumi. Toms teica, ka varbūt kaut ko iedos, varbūt kāds tiks tieši pie viņa krekla, kas viņam šobrīd ir mugurā. To mēs redzēsim vēlāk. Tas būs pārāk daudz zāli, lai kāds tiktu pie šī tā krekla. Nu ko, ķeramies klāt pie šīs sezonas. Nu, skriesim notikumiem tā kā ātras priekš, jo runāt ir daudz. Nu, pastāsti, jo tie lielie virsraksti, kurus es varbūt izlasīju, bija best of the rest, jā? Tā kā varbūt pastāsti par Strādes Gonku, kā tas, ko tas, jo, nu, mēs latvieši tas bija bļāvām tā kā pie ekrāniem, visur tas bija kaut kas fantastisks, Toms, tā kā varbūt pastāsti par gatavošanās posmu, par to dienu un best of the rest, jā. Jā, Strāde jau gadiem ir bijusi viena no manām iecienītākajām gonkām, un jā, tas noteikti ir tās sacensības ir tādas, kas man ir parocīgas, līdz ar to arī labi gājas jau iepriekšējos gadus, bet, protams, jā, šogad bija nedaudz citā līmenī.
Gatavošanās process bija diezgan līdzīgs kā iepriekšējos gadus, nekas baigi nemainījās. Braucu Francijā vienu daudzdienu pirms tam, tad opening weekend, bet kas bija mainījies, ka gan Omloop et Newsblad, gan Kurn Brussels Kurn jūtos ļoti labi, un līdz ar to komanda arī uzticējās vairāk un deva strādē iespēju, tā teikt, ka komanda darbojās manā labā. Bet, lai arī cik gadus braukt strādāt, tad tomēr pirmo gadu arī beidzot norāva Prokols, uzreiz arī 2. Vienu un tad otru. Līdz ar to tas nebija pats, pati veiksmīgākās gonka, bet, par laimi, tāpēc, ka komanda bija tā kā galvenais akcents bija uz mani, tad uzreiz man bija kāda komandas biedrs, nomainījām vienu ratu, tad aiznākamie kaut kāds 2-3 sektors vēlāk, kad sadūros otrais, tad nomainījām otru ratu. Un komanda arī palīdzēja pieķert grupu, kas parasti tā nenotiek, bet šogad tieši bija. Un līdz ar to, lai arī spēki bija daudz patērēti, visi patēra daudz spēku, neatkarīgi no tā, kur viņi vai priekšā vai aizmugurē brauc. Un, kad pienācām pie galvenajiem sektoriem, man vēl nācās atkopties, līdz ar to, varbūt ar to pirmo konkurēts īsti nevarēja. Bet, pēc viena no galvenajiem sektoriem, kur katru gadu tā grupa tiek sadalīta, es arī paspēju nokrist, un pēc tam samainīt velospēdu. Bet, bija tā motivācija iekšā, ka, ir viena no retajām dienām, kur tiešām es varu iet uz rezultātu, un ka šogad tik tiešām arī komanda pilnīgi palīdz man. Līdz ar to nebija divu domu kaut ko atslāpt, padoties. Bija skaidrs, ka nav varianti, ir jāriskē un jāmēģina kaut kā aizmukt no tās grupas, kurā es sevi atradu. Un īstenībā Kristis Nēlants arī bija tajā grupā. Un tad viņš vienā brīdī ļoti labi uzšāva, visi bija knapi spēja viņam izsakot, un es izmantoju to situāciju un aizbraucu pēc tam tieši projām. Diezgan ātri noķēru to džeku, kas bija tobrīd 2. vietā, un tad mēs 2 braucām līdz finišam. Aizmugurē, protams, visi nepārāk labi sastrādājas, līdz ar to tas mums palīdzēja noturēt to pārsvaru kaut kādu, bet, iebraucot pēdējos kilometros, gan jau cilvēki zina, tā iebraukšana sienā ir kā uzbraukšana sienā. Tas kalns pēdējais ir ļoti stāvs un ir redzēts arī iepriekš, ka cilvēki nedaudz noroja krampis un iet kājām. Un bija tā, ka es domāju, cik man ilgi paiet, cik lielu pārsvaru man vajag no tā 3. vai 4. lai uziet kājām un vēl finišēt 3. Jo bija tāda sajūta, ka tanks ir pilnīgi tukšs, bet izrādījās, ka neesmu vienīgais. Un, līdz ar to beigās finišēju pat priekšā manam cīņu biedram. Bet tik tālu no Pogačara, ka viņš jau bija dušā iegājis līdz tam brīdim. Jā, jautājums? Es pieņemu, ka jautājumu, ja kāds laivā skatās, tad nedzirdēja, bet jautājums ir par sienu. Sienu sienā. Tas īstenībā tajā brīdī es pilnīgi koncentrējos tikai uz sevi. Es zināju, ka man pēc iespējas ātrāk jātiek līdz tam pagriezienam pa labi. Kas, gan jau, ja cilvēks skatījušies zina, tas ir pēdējais pagrieziens, kur kaut ko var izmainīt normālā situācijā, ja kaut kas nenotiek baigi traks. Un līdz ar to es pat viņam nemēģināju sekot. Es vienkārši turpināju to tempu, ko es biju uzsācis, un viņš vienkārši nedaudz pārķēra. Pēc tam, kad es pabraucu viņam garām, tad viņš bija gatavs. Varbūt izstāsti nedaudz tā kā cilvēkiem no malas. Tu saki, komanda bija gatava strādāt uz tevi, par to arī vienojaties. Varbūt tā kā nedaudz atkāpjoties, kā tas notiek? Braucat uz Gongu, esat 6 autobusā, tagad tā, Tagad komandas direktors saka, tagad strādāsim par paru un ap un tomu. Kā varbūt izstāsti tādiem cilvēkiem, kas ir mazāk no tās vidas, ko tas nozīmē, kā notiek šī vienošanās
sarunu par to, un pie kā jūs nonākat pie šāda slēdziena? Nu, jā, tas ir atkarīgs no tā, kādas ir sacensības, kāda ir trase, kuram braucējiem parocīga, kurš braucējs tajā dienā pēc viņa domām pirms starta būs spēcīgākais. Protams, tā vienmēr no komandas. Protams, tā vienmēr nav tā, ka tas tik tiešām ir, bet ar kaut kādu plānu, protams, tās sacensības ir jāsāk. Līdz ar to, jā, tā ideja ir tā, ka vienmēr sāk ar kaut kādu konkrētu plānu, kurš ir līderis, kurš ir varbūt plāns B, C. Atkarībā no sacensībām, protams, daudz dienās tur ir vēl citi iekšēji mazāki uzdevumi, bet jā, galvenais uz vienu dienu sacensībām, tātad, jā, kurš ir līderis un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, ja man vajag kādu pudeli, man pievadīs pudeli, ja man vajag, kā es sadūros, tad kāds iedos ratu, palīdzēs tikt atpakaļ grupā un tā tālāk un tā tālāk. Protams, tās viss ir teorētiski mazas lietas sīkumi, bet beigās tas, jā, savāds. Un, jā, kaut kā tā. Nu, man jau liekas, ka viens no skatītājiem teica, ka tas pirmais, kas uzvarēja, bija pārcilvēks, bet ja tu divreiz sadūries, nokrīti, samaini ričuku, nu, tad tev arī skatās būs grūti pie tiem cilvēkiem pieskaitīt. Nu, tu esi tā kā fenomenāls. Varbūt ir vēl kādi jautājumi tieši par strādi. Nekautrējamies, varam bļaut skaļi, vai vēl tomēr pacietīsimies, ja? Tad ir tas jautājums, kurā brīdī tu saprati un kas tad tev notika galvā? Tagad tu finišēji jau, vai tad jau tu jau, kur ir tas brīdis, kad tu personīgi saproti, nu, kad ir? Nebija jau. Es neuzvarēju. Nē, no otrā vieta, protams, patīkam, bet uzvaru vienmēr ir labāk. Nē, nu labi, ja kurā gadījumā par strādi īstenībā, ja godīgi pēc tās visas cīņas ar visām ķibelēm un tā tālāk, par to, protams, bija liels gandarījums. Neatkarīgi no tā, kas uzvarēja, tur varēja pazaudēt arī par 5 mm un tāpat būt priecīgs. Bet, jā, tas finišs sienā, ja cilvēki nav bijuši, ir galvenajā sienas placī. Un tas skats tur ir, jā, baigi krutais. Un tas piedestāls ir, jā, tieši tajā placī vidū. Un, kad tu skaties, tad tas cilvēku pūlis ir milzīgs. Un, jā, ir noteikti viens no skaistākajiem piedestāliem, kāds ir. Tīpaši viendienu braucienos. Tā ka, jā, tā kā stāvot tā piedestālā bija noteikti pāris sekundes pagāja, līdz tik tiešām to visu ainu varēja uztvert. Nu, lūk, vēlreiz aplausam Tomam par šo fantastisko rezultātu. Tiešām brīnišķīgi, un malāc to mēs ar tevi lepojamies. Tad pie ekrāniem un arī tagad uz vietas. Kādi jautājumi par to? Vēl kautrējamies, labi. Par strādi un vispār. Nav, tev viss ir skaidrs. Baltiem viss ir skaidrs. Baltais jau pats ir braucis, tāpēc viņš visu zina. Nu labi, dosimies tālāk pie nākamajām lielām lietām. Pastāst par posmu līdz tūrei. Gatavošanās, treniņu plāns, grafiks. Kā pagāja tavs laiks līdz tūrei? Nepazaudē, netiks mājās. Jā, tad parasti ir tā, ka beidzās pavasara klasikas, aprīlis plus mīnus. Un parasti mājās sākas sagatavošanās process jau tūrei. Jo mēs bijām 3 nedēļas pavadījām Sierra Nevada augstkalnē, ap 2300 metriem virs jūras līmeņa. Tur ir speciāli uztaisīts ārpus Granadas, Spānijas dienvidos ir speciāli uztaisīts kalnā tāds sporta centrs, sporta komplekss, kur ir gan baseins iekšā, gan jā, ārā skriešanas aplis, gan viss no A līdz Z, ko cilvēkiem sportistiem var gribēties. Un līdz ar to, jā, tur diezgan daudz triatlonu, es arī dzīvo skrējēji, peldētāji, viss kaut kas ik pa brīdim tur redz. Jā, kad tu aizbrauc, tur redz tiešām daudz sportistu. Un jā, mēs kopā ar komandu bijām tur uz 3 nedēļām. Tas bija galvenais gatavošanās process. Un tad vēl mēs ar Džoni padzīvojām Francijā pēc tā uz pāris dienām. Un tad es braucu Dauphiné, kas arī ir viena no galvenām sagatavošanās sacensībām tūrei. Parasti cilvēki brauc vai nu Dauphinu vai Šveici. Tagad pēdējā laikā arī sprinteri vairāk varbūt kāds Beļģijā sacensības nav braucis. Tie tāpēc, ka jā, Dauphinu un Šveici mēdz būt ļoti, ļoti kalnainas un līdz ar to nedaudz par grūti sprinteriem.
Bet, jā, Dauphine 8 dienas. Pēdējos nebraucu, jo saslimu. Tad nedaudz pāris dienas padzīvoju ar temperatūru, kas arī nav, protams, lieliski. Bet, jā, par laimi, kā uzkāpu atpakaļ uz Ričuka, tad jūtos pietiekoši labi. Ar pārliecību, ka vēl līdz tūrē laiks, jo tur tomēr ir gandrīz 3 nedēļas. Ka, jā, spēšu sagatavoties un kaut cik vismaz būt gatavs. Nu, kā redzējām, pēc rezultātu bija gatavs, bet par to tūri nonāksim, par to jautājums, kā jūs nonākat līdz tai tūrē, es vienmēr esmu domājis, jums droši vien ir, nezinu, WhatsAppā komandas chatiņš, un tad ieliek, Džeki, kurš tiek uz tūri, ja? Tā kā balsojam, kurā datumā tiek, vai kam brīvs, vai kā noteikti tā izvēlēšanās par tajā brīdī, kad tu tiec uz tūri, kad tev paziņo, kad kā tev izvēlās, arī, protams, tu droši vien teiks, tur pēc rezultātiem gatavs un vispārējā, bet ir kaut kādi insighti, kas ir tādi, nu, ir tas chatiņš vai nebalsojat? Vai? Nu, paši mēs nebalsojam. Ne. Bet, nu jā, parasti ir tā, ka gada sākumā jau mums diezgan konkrēts plāns tiek izveidots katram braucējam ar sacensībām gan pavasarī, gan vasarā, gan arī pēc tam rudenī. Protams, tas plāns mainās gan ar kritieniem, slimībām un tā tālāk, bet, nu, ar kaut kādu plānu ir jāsāk katrā ziņā. Un parasti tajā tūras sarakstā ir kādi 12 cilvēki. Sākumā, janvārī, un tad tas saraksts mainās. Visdrīzāk mainās gan cilvēki tiek izņemti, jo jā, viņus aizsūt uz Giro, gan arī cilvēki, kas teiksim, bija plānojuši Giro, kā šogad bija ar Čikoni. Viņam plānā bija Giro braukt, bet tad viņš sezonu sāk diezgan vēlu, arī veselības likstu dēļ, un līdz ar to viņš gatavojas uz tūri. Jo Giro viņš nevarēja paspēt, līdz ar to no 12 teorētiski pārgājis 13, bet tad attiecīgi, jā, kāds atkal pirms tūras mums arī mainījās 2 braucēji pēdējā brīdī diezgan, jo viens saslima, otrs cēlis atškarēja. Jā, līdz ar to tās izmaiņas notiek, bet tas pēdējais gala lēmums parasti tiek pieņemts pēc nacionālajiem čempionātiem. Jo visām nācijām, nu, Eiropas nācijām, nacionālajā čempionāti ir nedēļas nogalē, pirms tūra sākās. Un, jā, nu, manā gadījumā es uzzināju nedaudz laicīgāk. Protams, ir braucēji, teiksim, ja no tiem 8, kas sāk tūrē, parasti kādi 4, 5, nu, labi 4, varbūt diezgan pārliecināti, ka viņi tiešām arī brauks, bet, nu, tie pārējie 4 tiek pielasīti. Un, ja godīgi, es parasti esmu tajos, kas tiek pielasīti. Bet, nu jā, vienu gadu īstenībā gadījās, gadījās arī tā, ka man neviens nepiezvanīja, nepateica, ka es tiešām esmu atlasīts stūri, es vienkārši saņēmu biļeti uz Tour de France. Tas arī bija smieklīgi. Ok, tā kā šogad arī tu saki, tu tiki tā kā paaicināts, nu, pielasīts, kā tu minēji. Ja? No jā, īpaši tāpēc, ka es biju slims pirms tam, tad bija jāpaskatās, jāpagaida. Ja es nebūtu bijis slims, tad tur, nu, pēc Dauphines būtu diezgan skaidrs, ka jā, ka es braucu. Nu, labi, tad, kad jūs uzzināt, kad ir tas, kad jūs drīkstat teikt, teiksim tā, nu, sievai noteikti, es ceru, ka tu pateici, lai nav tā, kad es, nu, tā. Bet, Rītdien brauc prom. Rītdien brauc prom, jā, lai tas tā nav. Bet, kad jūs drīkstat teikt, ir oficiālai komandas paziņojumi, bet, nu, tādiem saviem, nezinu, tuvākajiem, tālākajiem. Nē, nu, tā kā komanda man pasaka, tas arī pasaka visiem, kas man apkārt ir. Bet, nu jā, protams, ne visai pasaulē. Tas, jā, komandai patīk vienmēr pašai būt tā, kas pasaka gan par līguma pagarinājumiem, gan par, jā, lielo maču. Īstenībā par visu maču sastāviem viņiem patīk pateikt, bet, nu, labi, lielo maču mēs ļaujam tiešām viņiem pateikt, mazo maču parasti izsprūk ārā kaut kur arī. Nejaušām, jā. Un tad ko komanda? Nē, nu neko, nu, tā ir. Tā kā dikti nedusmojās, jā. Labi, par nacionālajiem čempionātiem atgādinu man, kā tev šogad tu nestartēji, vai ne? Nu, tas bija tāds apzināts lēmums, vai? Nu, nebija jāplānā uzreiz startēt, tāpēc, ka, jā, jābūt vienkārši atbraukt uz Latvijas čempionātu īstenībā ir čakars. Man ir jālido ar 2 ričkiem, 3 ķiverēm, papildus ratiem,
no komandas praktiski, tā baigais atbalsts nav, tad es mēģinu šito komandu iesaistīt, kas man Latvijā ir. Bet, protams, viņiem ir jāpamāc vienmēr, viņi neko nezina. Nē, tā nav. Bet, jebkurā gadījumā tā vienmēr ir loģistika, tas vienmēr ir diezgan daudz enerģija, kas aiziet uz visu to pasākumu, lai saplānot viesnīcas, saplānot, kurš kur dzīvos, kur mēs pudeles dabūsim, un visu no A līdz Z. Tā tomēr ritiņbraukšana ir savā ziņā loģistikas kompānija dažreiz arī. Līdz ar to tas bija šajā gadā diezgan viegls lēmums īstenībā nebraukt, jo arī nenotika Latvijas čempionāts. Skatoties vairāk uz tūru un uz olimpiādu, bija jau iepriekš tas bija izlēms, ka es nebraukšu. Tu saki, jā, ka pa lielam es saprotu no tev teiktā, ka vainīgi ir tā komanda Latvijā, kas nezina, ko viņi tā kā līdz galam dara. Kas nevar saorganizēt man visu, jā, tieši tā. Labi. Cerams, ka viņiem nākošais gan labāk izdosies, jo mēs gribam redzēt to arī nacionālajā čempionātā. Labi, sākās tūre. Izstāsta varbūt tagad jau drīkst, kāds tad bija tas plāns, kāds bija plāns tūrē, un kurš viss saprotam, visticamāk viņš arī pēc 5. posma mainījās. Jā, galvenais īstenībā akcents, protams, bija uz Pedersenu, kas attiecīgi izstājās diezgan ātri, jo nokrita salauz roku. Ielauz roku, ne līdz pilnīgi ģipsim salauz, bet tas bija galvenais uzdevums bija palīdzēt viņam visos posmos, kur mēs varam. Un tad, ar Čikoni bija tā, ka mēģinājām viņam palīdzēt, lai viņš nezaudē laiku, bet uz to sākumā nebija tāds akcents. Un, līdz ar to, kad Pedersens izstājās, tad attiecīgi tas plāns mainījās, mēģināt uzvarēt posmus no atrāvieniem, jo skaidrs, ka sprint finišos mēs īsti vairs nevarējām uzvarēt. Un, tāpat laikā lielāks akcents, lielāks atbalsts tika dots Čikonem, jo viņš tomēr tajā brīdī bija vēl diezgan stabili desmitniekā. Bet, tas arī apmēram viss. Protams, jau no tūras sākuma ir kaut kāda posma, kur tu domā, ok, šeit uzvarēs atrāviens, šeit nebūs atrāviens, un līdz ar to kaut kādas dienas jau tiek atzīmētas. Bet šogad, protams, tūra izvērtās baigi jocīgā. Pareizāk ne jocīga, bet neparedzama. Jo, man liekas, nevienu gadu otrajā posmā nav bijis jau kā atrāviens vinnē. Ar tādu pārsvaru. Tagad viņi dabūja kaut kādas 11 minūtes vienu brīdi, man liekas. Līdz ar to, tas tūras sākumā nekad nav noticis, jo vienkārši tās atstarpes nav tik lielas, un neviens, protams, līderu kreklu negrib atdot. Bet šajā gadījumā pēc tā pirmā posma, kas bija ļoti, ļoti smags, tās atstarpes bija pietiekoši lielas, un pietiekoši daudz braucēji bija jau vairāk kā 10 minūtes no uzvarētājiem. Un līdz ar to, tas atrāviens varēja vinnēt. Man liekas, ka pēc pirmajām 2 dienām jau bija cilvēki, kas bija stundu aiz kopvērtiem līderu. Tas tā kā es parasti pat Latvijā aiz ātrākajiem. Labi, tā kā pietiek 1 dienu. Man pietiek ar 1 dienu. Tieši tā, es 1 dienu stundu jau es aizmgrēju. Bet šodien par Tomu. Labi, tu saki, bija droši vien pēc tā bija plāns A, B, C, D, iedarbinājāt plānu B, un, diemžēl, Pedersens pastāst, varbūt vairāk ir kaut kādas spilgtākās emocijas momenti, ko tu gribi padalīties par posmiem vispārīgi. Bija posms, kur tu biji 4., 2 latviešu top 10, varbūt par to, ko pa ceļam ar Kristu parunājāt, bija kādi, varbūt kalāt plānas kopā, ne? Protams, vienmēr. Bet nē, labi, atgriezīsimies nedaudz Itālijā. Itālijas pirmo reizi Tour de France sākās Itālijā, kas arī bija diezgan, īstenībā tā tūra viss tāda ļoti vēsturiskām lapām sarakstīta. Giro neapvainojas? Giro, gan jau, ka neapvainojās. Bet nē, tūri ir iebraukusi Itālijā vairāk kārt, bet nekad nav startējusi Itālijā. Bet tad pēc pirmiem 3 posmiem es sapratu, kāpēc. Jo pirmajā posmā jau bija mirklis, ka tā kā mums parasti starta zonā vienmēr, lai cilvēki tomēr startētu laikā, lai nebūtu problēmas startā un tā tālāk, vienmēr tā starta zona ir norobežota, un tur var tikt tikai akreditācijām klāt. Bet Itāļi bija parāvuši barjeras vaļā un vienkārši bija bardaks. Un viens braucējs arī no Quickstepa nolikās uz sejas un nolauz 3 zobus.
Bet jā, tas bija tāds labs pārsteigums. Bet jā, nu, protams, jā, arī vēstures lapas ierakstīja Binī, uzvarot pirmkārt vienu posmu, otrkārt 3 un beigās vēl zaļo maiku. Cavendish, protams, ierakstīja, bet nu jā, arī Pogačars, protams, un tā tālāk. Bet nu jā, bija tiešām tā, ka diezgan daudz tādi vēsturiski notikumi šogad notika. Bet jā, runājot par to posmu ar Kristu, īstenībā man bija baigi smagais posms, jo arī iepriekšējā dienā es biju atrāvienā. Un tas bija arī tāds posms, kur tik tiešām atdeva daudz enerģiju vispār, lai tiktu tajā atrāvienā. Un jā, cīnītos par uzvaru beigās, es finišēju ārpus desmitnieku. Bet jā, lai tiktu tajā atrāvienā, kur mēs ar Kristu bijām, tas bija jā, īstenībā viens no smagākajiem mirkļiem. Tour de France bija tīri pirmajos 40-50 km pirms tas atrāviens vēl bija izveidojies, kad es sapratu, ok, šitā ir grupa, kas ir atrāvienā. Bet jātiek pāri vienam kalniņam, un jā, tur bija tā, ka bija diezgan skumīgi, labi, ka kamera man nefilmē, jo tur nebūtu skaisti kadri. Bet jā, kad mēs tālāk mēs tikām, protams, es ar Kristu arī aprunājos, kā viņam ripo tajā dienā, kā neripo, jo tomēr, nu tā kā tu vienmēr mēģini savējos pieskatīt, palīdzēt, nezinu, kādam fļāgu vai ko, vienmēr arī strādāju ar Kristu, padalījāmies ar fļāgu. Tā ka, jā, ar viņu diezgan daudz mēs sacensības braucam kopā un diezgan daudz laika pavadam, tāpēc neatkarīgi no tā, ka viņš ir latvietis, ir vienmēr labi pelotonā, ka ir draugi. Un, jā, bija īstenībā baigi smieklīgi, baigi forši, ka mēs tik tiešām tajā brīdī bijām abi divi tajā atrāvienā, kas gandrīz noķēra pirmos 3. Un jā, bija forši, ka 2 latvieši ir tādā situācijā, kā cīnās par uzvaru posmā. Tad jau sanāk, ka no Latvijas riteņbraukšanas tas arī ir vēsturisks, vai ne, lapusēs? Tagad jā, es domāju, ka jā. Es nezinu, vai kādreiz noteikti jāšķir pirms 30 gadiem plus mirklis, kad varbūt 2 latvieši vienā Tour de France posmā bija desmitniekā. Tā kā jā, ļoti vēsturiska tūra. Varbūt izstāst vairāk par to, tu saki, aizgājat atrāvienā, sapratāt, nu, ko jūs tur uzstāv viens otram plecu. Nu, Džeki, mēs varam, jā? Braucam, vai kā tas notiek? Nē, nu, jā, arī nebija viegla situācija. Starts bija uz diezgan lieliem ceļiem, līdz ar to nokontrolēt, kādas grupas mēģina atroties, ir diezgan sarežģīti. Bet tad pienāca mirklis, kur mēs pagriezāmies mazāk ceļu. Sāk ceļš iet uz augšu, un uz liela ceļa parasti visi ir spējīgi pārvietoties priekšu, un visi ir spējīgi mēģināt vismaz vienu bultu uzšaut. Un ja tie ir 180 cilvēki, no 150 gan jau tajā brīdī, tas ir pietiekoši daudz, lai tā cīņa par to atrāvienu būtu diezgan ilga, bet kad sāk nedaudz, vai tie būtu šaurāki ceļi, vai nedaudz pauguraināk tas reliefs, tad parasti ir tās situācijas, kad tie atrāvieni tiešām var sākt veidoties, jo vienkārši tie spēcīgākie aizbrauc. Un jā, tajā brīdī bija tā, ka mēs pienācām pie viena kalniņa, pēc kura bija diezgan garš nobrauciens, līdz ar to bija skaidrs, ka jā, tajā kalniņā ir ļoti labi iespēja aizbraukt atrāvienā. Un tajā kalniņā mēs arī bijām tā salīdzinoši liela grupa priekš atrāviena, un aizmugurē bija vairāk kā 15 sekundes pārsvars mums, līdz ar to bija skaidrs tajā brīdī. Okay, 15 sekundes tajā ātrumā, kādā mēs ejam, nu, Pogačars var aiztaisīt pārējie, bet viņam nav interese, nu, tā kā mūs mēģināt noķert, jo, nu, tā kā viņam ir pietiekoši laba diena, lai viņš mierīgi aizbraukt līdz finišam, neiespringt un aizlaist to atrāvienu, cik vien tālu var. Un beigās mēs diezgan tālu arī finišējam priekšā grupai. Bet tā ir, vai ne, kad tas līderis dzeltenais krekls brauc un viņš nejūtās apdraudēts, tad viņš, nu tā, labi, es aizbraukšu līdz galam, viss mierīgi, bez stresa, jā. Nu, man liekas, arī Pogačaram ir tomēr jāizvēlās, kuras dienas viņš grib vinēt, jo, jā, ja viņš katru dienu mēģinās vinēt sprinta posmos un vispārējo, tad tomēr tas ir, pirmkārt, diezgan daudz posmus, viņam ir gandrīz nereāli vinēt. Bet viņš ir Pogačārs, viņš var vinēt, ko viņš grib. Kāpēc nereāli? Nu, tāpēc, ka sprinteru komandas viņa līdzenā posmā neaizlaidīs, un sprintā viņš uzvarēt nevarēs.
jā, līdz ar to viņam mēģināt, protams, tā ir vienkārši lieka enerģija tērēšana. Un līdzīgi ar tādos posmos, kad, jā, kā tas bija, kur tas reliefs nav baigi smagais, un nākamajās dienās ir tomēr smagi etapi, līdz ar to viņam ir tā kā jādomā arī par nākamajām dienām, un cevišķi nedēļas nogala tomēr Nīcā bija diezgan smaga. Jā, līdz ar to, nu, tā kā kaut kā tā enerģija tomēr jāsadala uz arī visām 21 dienām. Sekojām līdz darīs tev sociālos tīklos. Nu, kad tad tas īstais Tour de France sākās? Nu tā. Tā kā mēs nofinišējam pie Eifelļa. tad arī sākās īstais Tour de France. Par sociālos tīkliem runājot, kāds tev atbalsts, kā jūti visu tūras garumā? Varbūt fani, varbūt kādam grib īpaši pateikt paldies, kādam, kas vienmēr ticēja, ka tu būsi pirmā. Nu, skaties, vienkārši. Nebija pirmais, līdz ar to nevaru viņam pateikt paldies. Bet jā, tiešām lieliski iniciatīva no vietējās velobodas. Paldies viņiem par to, tā kā interesanti, tas arī liek vairāk sekot līdzi. Un, jā, kā tu jūt varbūt atbalstu šeit no Latvijas? Īstenībā katru gadu arvien vairāk un vairāk Latvijas karoga parādās trases malā, arī Olimpiskajās spēlēs to redzējām. Bija diezgan daudz Latvijas karoga jau no neitrālā starta praktiski. Un jā, šogad īstenībā arī daži cenikvieši atbrauc atbalstīt, kas bija riktīgi forši. Bet, un tad arī Nīcā atbrauc cilvēki, kas atbalstīt. Nu re, kur ir. Jā, tā kā, jā, bija īstenībā, jā. Visu tūras garumā baigi daudz cilvēku brauc, un arī pirmo reizi, es nezinu, mūžībā atbrauc arī LTV, kas bija interesanti. Tādi cilvēki arī nebija redzēti Tour de France nekad. Tā kā jā, ar katru gadu arvien vairāk, un par to liels prieks, jā, ka cilvēki braukā un ar karogas nesā līdzi, jo, protams, bez karogiem grūti pamanīt. Bet jā, šogad arī bija džeki, kas atbrauc ar mūsu un Krista sejām izprintētām, tā kā bija vispār super, jā. Tā kā atbalsts liels, tu saki. Tev LTV džeki jautāja, tev zvanīja, klausies, tev būs laiks ar mums tur parunāt. Mums ir jāgabraukt. Nē, nu jā, protams, tas bija viss ieplānots. Viņiem tomēr pieredze arī diezgan, nu labi, nekāda. Tour de France sekot līdz. Līdz ar to varēja tur palīdzēt nedaudz viņiem pastāstīt kaut ko, kā labāk un kaut vai akreditācijas dabūt un tā tālāk. Jo, jā, mūsu komandā, protams, tas viss ir noslīpēts, viss skaidrs. Bet, jā, ja tev pieredze nav, tad kaut vai jābraukt apkārt no starta līdz finišam dažreiz var būt sarežģīti, jo diezgan ātri noslēdz tos ceļus, pa ceļiem tev nelaiž. Līdz ar to dažreiz tev sanāk, ja mēs braucam, nezinu, 150 km, dažreiz apkārt braukt ir dubultā 300 km varbūt. Un tad var gadīties arī, ka ar visiem sastrēgumiem, visiem cilvēkiem, kas atvaļinājumā Francijā jūlijā, tad tomēr var arī pat nepaspēt uz finišu. Tā kā, jā, ir visādi triki, visādas lietas, kas tomēr, jā, gadu no gada žurnālisti, kas tur brauc, ir iemācījušies, bet mūsiem bija ātrās mācības. Varbūt pastāsties tagad atminos, ka bija arī internetā klejoja, ka viens no jūsu komandas biedriem, tā kā Ucī teica, ka viņš bojā riteņbraukšanas tēlu, ka viņš tur ar tiem faniem tur interaktējās ļoti, nu, ko par to vispār saka tāda jūs paši kā riteņbraucēji par? Nu, tas stāsts bija tāds, mūsu francūzs Julien Bernard, kas dzīvo Dižonā. Mums bija individuālais brauciens, jā, praktiski viņa rajonā, turpat uz viņa treniņu ceļiem. Un līdz ar to, protams, ja Cenikavā būtu Tour de France posms, pieņem, ka tur pāris cenikavieši būtu, nu vismaz pāris. Un līdz ar to, jā, viņiem, protams, bija savs fanu pulks, kas visu kalnu noklāja, gan ar mūsu vārdiem, gan ar viņa vārdiem. Un viņa sieva un bērns bija kalnā arī kopā ar draugiem un tā tālāk. Un viņš, jā, piestāja, nobučoja sievu, nobučoja sīko un brauc tālāk. Un par šo viņam, jā, iedeva 200 frankus samaksāt par šo privilēģiju. Un, bet, nu jā, jā, Ucī patīk dot sodus katrā ziņā. Un jā, tas sods, kāpēc viņam iedeva, bija, jā, ka viņš bojā sporta vizuālo tēlu, lai arī viņi paši to vizuālo tēlu gan video formātā, gan bildēs līka sociālos mēdījos. Līdz ar to es nezinu, tur bija kaut kāds disclaimers vai kas, bet īsti neko neredzējām. Bet, nu jā, protams, mēs visi par to tikai iesmējām. Visi bija priecīgi samesties 200 frankus, lai Juliens var
sabučot sīko. Bet jā, tā epopeja īstenībā diezgan gara bija, jo jā, pēc tam daudz cilvēki gribēja samaksāt to sodu, bet tā tas diemžēl nenotiek par laimi. Nezinu. Mēs noteikti varējām baigo GoFundMe uztaisīt un kādu ļimaku nogrābt. Bet, viņiem vajadzēja iedot sodu, pēc tam viņi ieberzās paši, ko darīt. Jo, jūs, es domāju, ka komanda bija droši vien ir ļoti priecīga par šādu notikumu. Tā viss kopumā. Īstenībā Treks teica, ka nav par ko satraukties, ka viņi sodu nomaksās, bet arī tas tā nestrādā. Bet, tā kā viņi bija priecīgi, ka kaut kas tāds notika. Un, protams, tas bija tomēr skaists skats. Es domāju, visi piekritīs, ka kaut kas tāds ir. Tas ir, kāpēc riteņbraukšana kā sports ir viens no foršākajiem sportiem, jo nav tā, ka tev jāiegādājas kaut kāds biļetes traki dārgas. Tur reāli var cilvēkiem sacensībās būt rokas stiepiena attālumā, kas dažreiz beidzas bēdīgi, bet pārsvarā ir ok. Un tu vari tikt klāt gan startā, gan finišā bez kaut kādām biļetēm, bez kaut kā. Tu vienmēr vari būt ļoti tuvu lielākajām sporta zvaigznēm, kas praktiski nevienā citā sportā neatliek. Neviens tev neļaus braukt uz, Wembley stadionu spēlēt futbolu, bet tāpat laikā visi var uzbraukt Alpduēzes, kas tur var tikt, vai Sigulniekā tepat var uzbraukt, kur es arī braucu, trenējos un cik reizes esmu uzbraucis līdz ar to. Jā, man liekas, riteņbraukšanā tas ir viena no stilīgākajām lietām, ir tā fanu piekļuva, kas ir baigi vienkāršā. Tad par to piekļuvu un fanu bariem Carnikavā, bija Dānijā pagājušajā gadā, šogad sākām tā kā Itālijā, kad mēs sāksim. Kad atvedīs tūri pie mums? Dānijā pirms 2 gadiem. Tas arī bija traki. Pagājušajā gadā es neatceros, kur sākā. Bet es nebiju tur. Carnikavā es nedomāju, ka sāksies. Nedomā, tas ir tā kā galīgi neiespējami? Es domāju, ka Carnikavas doma nevar, Nādruša doma nevar atļauties tādu startu. Varbūt ir tik tālu kādi jautājumi no skatītājiem. Ir tā. Sāksim tur ar pašu tālāko galu, kas man cēla roka. Vasara. Latvijā trūkst vasara, lai mēs būtu velo lielvalsts. Nav īstenībā tā. Pa pusē ir. Bet Latvijā treniņa apstākļi tomēr nav paši labākie. Tas ir arī iemesls, kāpēc es īstenībā pavadu tik maz laika, cik es pavadu Latvijā. Jo nav svarīgi, ja godīgi, laika apstākļi ir viena lieta, bet tev tomēr, lai brauktu tajos kalnos, tev vajag arī trenēties kalnos. Līdz ar to, viens Sigulnieks īsti nav par nepietiek. Bet šūpols, ne? Ar pa īsu? Nepietiek. Tur mums, mēs paspēsim visiem, tur kungs baltajā anšu formā. Latviju par Latviju nesauc pro pasaulē, bet tas nav slikts variants. Man gan cilvēki prasa, kā ir Latvijā, un es viņiem saku, plakanāk kā Beļģija, un tad neviens man netic. Jā, jautājums? Jums? Tā nav mana izvēle. Nebraukt ar. Jā. Nevienam mums komandā nav nacionālai karodziņi uz krēkliem. Tikai pasaules un Eiropas čempioni. Tā ka man, bišķi. Ir kur pielikt. Jāpaceļās. Ja es. Nākamais jautājums. Tā, dāma šeit pirmajā rindā. Nē, Cavendisham to posmu nozaru 100% neuzdāvināja. Viņš bija pelnījis tas, kā viņš izvietojās ar pelotonam, izbraucis ar pelotonam, arī bija pilnīgi korekti. Var runāt par otrās vietas ieguvēju tajā posmā, tas ir cits jautājums. Bet Cavendish pilnīgi tīri bez vispār kādām pretenzijām uzvarēja.
droši jaunais cilvēki. Nu, braukt ar riteni es sāku tajā brīdī, kad es varēju aizsniegt pedāļus. Mums mājās bija tikai viens ritenis, līdz kuram vajadzēja izaugt. Nebija tā, ka diptapi bija tik pieejami, kā tie ir šobrīd. Bet trenēties riteņbraukšanai sāku 15 gadu vecumā apmēram, bišķi pāris dienas pirms vai nedēļas pirms. Viens no maniem Canikavas draugiem man aizved uz sacensībām Baložos, uz Baložu velokrosu, un pēc tam sāku tik tiešām arī par to trenēties. Pirms tam es īsti netrenējos, pirms tam vienkārši braukājos apkārt. Bet, un tad vēl viens cits draugs no Canikavas jau trenējās pie Jāņa Krišlauka, tajā brīdī uz Brīvības ielas, kur bija vecais velotreks, un šobrīd ir drošības ēka, ļoti drošā, par kur neviens nezina. Tad es sāku 15 gadu vecumā praktiski trenēties. Gan ar šosei, gan ar MTB. Un tagad ir vairāk kā 15 gadu pagājuši. Paldies par jautājumu. Es kaut ko laikam daru nepareizi, jo es arī sāku Baložos, bet turē neesmu bijis. Mums ir jautājums. Es zinu, kas tā par mucu ir gan jau, bet mums šogad jaunums bija, ka finišā vienmēr bija tāds busiņš, kurā bija, mums vienmēr ir lielais buss, bet tagad bija tāds mazāks busiņš, kurā bija ledus vanna. Un pēc finiša vienmēr bija iespēja iekāpt 4 grādos ūdenī, kas ir nevienmēr patīkami. Īstenībā ļoti atkarīgs no tā, cik karsts posms bijis. Jo karstāks posms, jo, protams, tev ķermenis ir uzkarsējies vairāk, un tad tu īstenībā arī ilgāk var nosēdēt. Un jo augstāks, jo tu ātrāk izlec ārā. Baltais. Īstenībā vakar bija diezgan silts ūdens, ja godīgi. Mēs bijām gan no rīta, gan pēcpusdienā bija baiglabais. Nebija ledus vana, galīgi netuvu 10 grādiem. Ļoti labi esam atdzīvojušies, tā mums šeit ir jautājums jauniekli. Siguldas kalnā tā problēma nav, cik tu augstumetrus var savākt, braukājot augšā lejā. Tā problēma ir tā, ka tu uzbrauc neatkarīgi no tā, kaut vai tu brauc to pirmo reizi vai pēc 3000 metriem, tev vairāk par 5 minūtēm tur nepaiet, ja tu brauc pietiekoši ātri. Tā ir tā problēma. Bet runājot par Francijas granteni, protams, tāpat kā Latvijā viņi mainās, bet, ja godīgi bija, viņi arī, protams, mēģina to granteni uztaisīt kaut cik sakarīgu, lai nav pilnīgi traģiski, bet tas viena no pēdējām, kaut ko 3. no beigām, man liekas, viņi bija pārcentušies nedaudz un bija sametuši virsū baigi daudz akmeņus, tā ka ar lietu tās smiltis bija visas nosēdušās, un līdz ar to vienkārši tu brauc pa akmeņiem. Un tas bija tāds posms, kur tik tiešām bija, tas bija varbūt vienīgais posms, kur vajadzēja ieslēgt kaut kādas mountain bike skills, jo pirms tam visi bija diezgan braucami un ok, bet tur bija tiešām tā, ka riepas dažbrīd stīga iekšā. Jautājums tur aizmugurē mums bija, Tā trasa vairs neeksistē, bet es esmu tajā ļoti daudz braucis īstenībā. Pirmais smadzeņu satricējums, ko es atceros, bija tajā trasē. Labi, vai mums ir vēl kādi jautājumi no publikas par ļoti labi, šeit? Vai nākamgad Netflix nākamajā sezonā par Tour de France seriju var redzēt Par laimi nav. Nemaksā pietiekoši daudz. Nav interesanti. Un blakus jautājums.
Labs jautājums. Uz kurien mēs ejam izlūkos? Nu, jā, Jonasam. Stabili. Viņi neklausās, droši var teikt. Kristēvs apstījās, viņi nav pieslēgšies. Tā kā. Jā. Tāpēc, ka es domāju, ar viņu varētu sarunāt kā ģimenes cilvēku, viņš man pieskat arī. Ļoti lieliski atbild. Mums šeit bija jautājums? Rācijām sacensībās ir gan labas lietas, gan sliktas lietas. Tagad īstenībā arī Volta Burgas, kas šobrīd notiek, bija kaut kādi pāris posmi, kur viņi atņēma rācijas pavisam laikam un tad kaut kādās posmos iedeva tikai kaut kādiem braucējiem noteiktiem. Nu, tā kā testē, kāda ir situācija ar rācijām, bez rācijām. Bet tā viena ļoti sliktā lieta bez rācijām, kas, es domāju, arī ir galvenais iemesls, kāpēc šis tik ātri nemainīsies, ir tas, ka ir ļoti bieži neparedzams situācijas trasē. Viens, ka pirmkārt mēs nezinām trasi. Lielāko daļu kilometrus, ko mēs braucam sacensībās, mēs to nezinām. Tā nav, ir sevišķi kaut kāda Tour de France, tā nav strāde, kur tu brauc praktiski katru gadu, kur ir 200 kaut kādi kilometri, kurus tu vari apskatīt, zināt, un viss teorētiski vajadzētu būt ok. Bet ir pietiekoši daudz posmi, sevišķi Tour de France, kur ceļu posmi, kur mēs vienkārši nezinām, kas tur ir. Mēs nezinām, vai tur ir kaut kāds tilts, kas sašaurina ceļu, mēs nezinām, vai tur kaut kādas baigās bedres pēkšņi parādās. Un līdz ar to tas informācija no komandas palīdz, teiksim, 21 dienu, 200 km, tu nevar katru līkumu arī iegaumēt. Līdz ar to tu vienmēr nekad nezinās, kas var gadīties, kādas ir kaut kādas situācijas pēkšņi uz Grants ceļa izlikta vai kaut kas tāds. Tāpat laikā, cik pēdējos gados arvien vairāk un vairāk biežāk gadās, ka ir kaut kādi protestētāji, gongs apstādina vai kaut kas izskrien uz ceļa vai kaut vai ātrie brauc un viņi ir jāpalaiž. Līdz ar to ir ļoti daudz situācijas, kur tās rācijas ļoti nodara. Kaut vai, teiksim, olimpiāda arī nav rācijas. Man aizbraukt pēc pudeles ir baigi sarežģīti, jo pirmkārt man ir jāaizbrauc līdz peltona beigām, tad man ir jāsagaida, kad komisārs pasauc mašīnu, ka mašīna ierodas, un tie var būt vairāk kā 5 km līdz es dabūju pudeli. Bet, ja tev ir rācija, tu uzreiz rācijā pasaka, ok, es eju pēc pudeles, mašīna jau pārvietojas uz priekšu, praktiski, kā es esmu aizmugurē, viņus izsaucu, jo es paceļu roku, un viņi jau tur ir. Līdz ar to tas viss to padara daudz drošāku un daudz ērtāku. Protams, rācijas neesot, tās sacensības bieži vien ir dinamiskākas, jo tā informācija ir vienkārši skopāka. Dažreiz tas ir labi, dažreiz tas ir slikti, jo, teiksim, es domāju, arī savā ziņā ir sevišķi kaut kur, kur ir lielas likmes, tās komandas vienkārši tos atrāviens nelaidīs projām, jo viņi nekad nezinās, ja mocis pēkšņi pazūd uz 20 kilometriem, tu nezinās, kāds ir pārstāvs tam atrāvienam. Un viss tā informācija ir daudz novēlotāk, līdz ar to tas atrāviens vienmēr būs tuvāk, un tas atrāviens vienmēr būs ātrāk noķerts. Kaut kādās viendienas sacensībās, kur ir lielāks haoss, ok, tur varbūt jā, bet lielajās tūrēs baigi, tas, man liekas, padarīt tās sacensības vēl negatīvākas, nekā palīdzēt pozitīvi. Paldies, Toms, par atbildi. Vēl jautājums šeit par tūri. Baltais tev uzgaida daudz, ja? Dāma aizmugurē. O, es Canikau atbrauc. Nē, ir tā, ka diezgan daudz ierobežojumi ir, kā tikt klāt un tā tālāk, bet pārsvarā, pa gadiem tie ierobežojumi tomēr ir diezgan sakarīgi. Man liekas, ka visvairāk, ko es gribētu izmainīt, ir kaut kāds
tas varbūt sacensību formāts, kur mums nebūtu 3 stundas jāpavada autobusā pirms un pēc sacensībām. Jo tas ir dažreiz tās dienas padara baigi garās. Un īstenībā starti agrāk arī būtu forši. Jo tad nevajadzētu iet gulēt 11 naktī. Jo, protams, finišs mums ir parasti vienmēr TV laikā, kas ir 6:00 vakarā, plus mīnus Latvijā 7. Un tad, kamēr vienmēr paiet vismaz stundu līdz tu esi viesnīcā, kas nozīmē, tie ir jau, vai pusotru stundu īstenībā. Ja vienīgi tev negadās tā, ka beidzot pie finiša turpat. Tomēr viesnīca, kas, man liekas, šogad mums bija kāds 2 reizes tikai, 20, vai varbūt, 2 reizes mēs, man liekas, aizbraucām ar ričkiem līdz viesnīcai. Bet, tas ir kaut kas tāds, ko viņi noteikti varētu uztaisīt daudz vieglāk, vienkāršāk, bet, protams, tas ierobežo, kādas trases viņi var uztaisīt, un līdz ar to viņi to negrib, bet no braucēja puses, ja mums būtu starts, finišs praktiski katru dienu, kur tu finišē, tur tu nākamajā dienā startē, vai, vismaz stundas rādījusā, tas būtu baigi forši. Paldies! Ar riteņbraukšanu ar saistīts vismaz? Okay. Nē, protams, ka visiem rūgtam sajūta par tūri ir. 10 no 10 toči nedeva. Cik beigās iedeva arī labs jautājums. Bet, ja godīgi, gan Lidla cilvēki, gan, protams, arī Trek cilvēki, jo viņi arī riteņbraukšanu kaut cik nodarbojās, vismaz nedaudz, saprot, ka sports nav vienkārši. Sportā ir gan pīķi, gan arī ielejas. Un mums tomēr, lai arī Tour de France ir gada lielākais notikums, it sevišķi daudzdienās, tad mums ir pietiekoši labi rezultāti, lai viņi pārāk nesatrauktos par to, ka kaut kas nav un mums tā nauda, ko mēs dodam komandai, aiziet vējā. Un lai arī Tour de France mēs posmu nevinējam, desmitniekā beigās pazaudējām arī, tad es domāju, ka kādu 6 gan jau ielikt. Nē, galīgi ne. Īstenībā, ja godīgi, tās sarunas, ko es dzirdēju, gan, teiksim, tajā 4. posmā, kur es biju, viens no 4. vieta posmā, kur es biju, kur mēs cīnījāmies tik tiešām par uzvaru atkal. Tur viens no Lidl galvenajiem džekiem bija mašīnā tieši aizmugurē, tā ka tas palīdz nedaudz. Viņam arī azarts. Un, tās sarunas Nīcā esot bijušas diezgan produktīvas. Protams, ka komanda sponsori saprot, ka tomēr ir vēl joprojām ir, kur investēt, ir, ko pielikt. Mēs neesam pati top komanda šobrīd. Un, tur ir ne tikai braucēju ziņā jāinvestē, bet arī apkalpes ziņā jāinvestē. Varbūt izstāst, kā tad ir, cik bieži sponsors tur brauc tajā mašīnā, vai cik viņš ir klātesošs? Atkarīgs no sponsora, bet mums ir paveicies ar sponsoriem, ka mums tie sponsori tomēr ļoti, ļoti ieinteresēti tajā sportā ir, ka viņiem patīk. Un, protams, no Trek cilvēki vienmēr ir visur apkārt. Trek Travel šādi satiekam, kas ir arī riktīgi forši. Tur redz tos cilvēkus, kas braukā ar Trek rīčkiem, ir Trek fani un tā tālāk. Arī mazāk sponsoru, Pirelli cilvēki šādi atnāk ciemoties, paprast, kas jauns, kā ripu un ko mēs varam uzlabot. Bet, man liekas, tas foršākais mūsu sponsoros ir tas, ka viņi investē, lai attīstītos. Lai viss uzlabotos, apģērbs, riepas, ēdiens, viss. Un ka viņi ir ieinteresēti tajā, lai tā komanda augtu. Tas nav tā, tev iedod naudu, un tad, pēc 4 gadiem, kad līgums jāparaksta, vēlreiz tiekamies. Lieliski, ka jums ir paveicies arī ar sponsoriem. Drīz tuliņās finišēsim tūri. Kā tad bija? Nebija finišs Parīzē, bija individuālais brauciens, tās šampaniešu bildes, komandu kopbildes. Tādas, man liekas, ļoti daudz lietas iztrūka šogad tieši finiša dēļ, ka tas nebija tur un nebija tāds kā citus gadus. Ja godīgi, finišs Nīcā īstenībā baigi stilīgi bija, bet,
varēja nebeigties ar individuālā braucienu. Jo individuālais brauciens tomēr ir sevišķi, kad ir kāds, kas cīnās par kopvērtēm un kāds tikai par izdzīvošanu, ir cilvēki, kas jau beiguši un, savu Tour de France, un tāpat laikā džeki, kas pat iesaldījušies nav, jo starts vēl stundu vēlāk. Līdz ar to tā sadalīšana, tās kopības sajūta, kad visi pārbrauc finiša līnijā, visi beidzies, trūkst. Bet, tāpat laikā tas finiša nīcā īstenībā bija baigi forši. Ja uztaisītu grupu gongu, būtu cits štēl. Pastāst varbūt savu, kā tev gāja, savas emocijas par trasi, jo tā arī nebija priekš individuālā brauciena tāda. Galvenais mans uzdevums tajā trasē bija saglabāt savu 45. vietu, lai ir kāds uzvarētājs velosipēdam. Bet par laimi man aizmugurē bija pusstunda džeks kopvērtējumā, tā ka tur nebija problēma. Galvenais bija nepakāpties. Par laimi arī nebija problēma. Tā kā tur viņi visā. Labi, ka šoreiz tādas laimes problēmas. Labi, tūri noslēgusies. Varbūt vēl jautājumi par tūri, kamēr mēs noslēdzam tūru, un tad ķeramies klāt pie tā baltā vārdiem karstā kartupeļa. Nav neviens jautājums par tūri. Ir no Toma, mums ir jautājums Tomam par tūri. Jā, īstenībā beigās bija diezgan ok. Protams, viņi nezināja, ka, ja viņi stāv ārā pie būs, es visu laiku pa logu neskatos ārā. Nav tā, ka es skatos, kad kāds atnāks ar mani parunāt. Viņiem vienkārši jāpiebakst kāds no apkalpes, lai mani pasauc. Bet, es zināju, ka viņi ir, un tur ir uz tikai 4-5 dienām. Līdz ar to ik pa brīdim es paskatījos pa to būs ārā, bet dažreiz viņi tur bija diezgan ilgi gaidījuši. Bet, tā nav mana problēma. Bet bija forši, man liekas, ka beigās īstenībā arī tie video, ko viņi sataisīja, bija baigi stilīgi. Diezgan daudz, es domāju, Latvijas sporta sabiedrībai tomēr pastāstīja par riteņbraukšanu. Arī daži kadri, teiksim, kur mēs ar Krīsti iebraucām finišā kopā un abi divi tieši trāpījām kamerā. Tas arī bija forši. Līdz ar to bija tādas situācijas, kas bija diezgan foršas. Tā ka, bija, lai tik brauc nākamgad arī. Lieliski bija Latvijas komanda blakus. Pirms mēs ķeramies pie olimpiskajām spēlēm, kas tikko tev ir noslēgušās, arī varbūt, muļķīgs jautājums, bet tu esi tādā pasaules riteņbraukšanas sabiedrībā iegūst tādu titulu, kā tu esi tas Potato Jacks. Varbūt tu vari pastāstīt tiem, kas nezin, kā tas ir nācis, kā tu uz to skaties un kā tu par to jūties. Jo, paldies. Tev rapiņiem ūdens. Lidl trek. Jā. Kartupeļi. Mēs visi zinām, kartupeļi Latvijā tomēr ir katrā ēdienreizē un reiz 2. Mēs kartupeļus visur izmantojam zupā un tā tālāk. Līdz ar to, es nezinu, sākās tas pa jokam, bet beigās tomēr, man pat iecēla par oficiālu kartupeļu vēstnesi. Par laimi, par nelaimi. Šis tituls man ir aizgājis uz nākamo cilvēku, tā ka oficiāli es vairs neesmu starptautisks vēstnesis, bet riteņbraukšanā, protams, vēl esmu, jā. Kāds bija tie pienākumi kā kartupeļu vēstnesim? Piedalījos pāris konferencēs. Tiešsaistē, par laimi. Nevis braukāju apkārt, bet biju arī Beļģijā uz vienu rūpnīcu, Agristo, kas arī bija diezgan stilīgi. Paskatīties, kā tās friškas taisās. Bet, tāds joks, ne joks, forši. Smieklīgi. Joks ar saviem piedzīvojumiem, ja? Interesanti, ka mums ir bijis savs kartupeļu vēstnesis. Tad ķeramies pie tā, atkal citēšu balvu pie tā karstā kartupeļa. Tad ceļš, tu teici, tiekamies Losandželosā vai? Jā, tiekamies Losandželosā. Es nebūšu, bet es domāju ar citiem nebrauks. Es gan arī sāku baložos, varbūt. Es domāju, 2 kvotas mēs varam uz Losandželos dabūt. Bet es domāju, ka Kristam būs jābrauc. Skatīsimies pēc situācijas. Labi, ir starts, tiek dots starts, gonkas norise, gaita, rāciju nav. Kādi plāni, kā izdevās ar tām pudelēm, vai jautājums neizdevās? Kurš sametās? Tā.
Pēc, nu, jā, neko. Jā, sacensības, protams, kad tu viens brauc un tev nav komandas biedrs, tad tu īsti baigi ietekmēt nevari. Tev ir jāseko līdzi tīri lielajām komandām, kā tā situācija ir. Un viens no, jā, interesantiem jautājumiem, nezināmām situācijām bija tas, vai nebūs tā, ka mēs no starta vienkārši sāksim, jau lielās komandas sāks iesaistīties atrāvienos, un mēs vienkārši, jā, brauksim kā amatieri jau no paša sākuma. Bet, jā, par laimi lielās komandas tomēr gribēja kontrolēt. Ne visas gan, bet, jā, dāņi, holandieši, beļģi ķipa gribēja kontrolēt, bet negribēja strādāt. Un, jā, aizlaida mazu atrāvienu, ko zināja, ka varēs arī noķert vēlāk. Bet, jā, tad vienā brīdī beļģi galīgi negribēja palīdzēt, līdz ar to mēs vēlreiz apstājāmies. Līdz beļģi sāka palīdzēt. Un tad bija aizbraucis vēl viens atrāviens, bet, jā, tajā brīdī, jā, es tur neko nevarēju ietekmēt, jo es viens, protams, neķeršu atrāvienu, es varēju tikai braukt līdzi un gaidīt to mirkli, kad tik tiešām sacensības sākas pa īstam, kas bija, jā, braucot uz apļiem, bija skaidrs, ka apļi būs noteikti tas, kur viss izšķirsies, bet, jā, braucot uz apļiem jau bija diezgan daudz kāpumi, vairāki. Un tur arī sākās, jā, tā grupas dalīšana, sākās cilvēki, kas tik tiešām arī atpalika bija, jo līdz tam mēs, man liekas, visi diezgan kompakti braucām līdz kaut kādiem pēdējiem 100 kilometriem. Nu labi, bijāt, braucāt, vieta laba. Nu varbūt izstāst tiem, kas ir izlasījuši tikai virsrakstus, kas ar tām pudelēm, kas tur gadījās, negadījās? Jā, mēs... dabūjām 700 franku sodu kopā, 200 man, 500 Linardam, par to, ka, jā, nepareizi ēdinājām. Vienkārši viņiem nepatika kaut kāds vietas, kur mēs bijām izvēlējušies attiecīgi trasē, jo ir oficiāli ēdināšanas punkti. Un tad arī, jā, vienmēr ļauj ēdināt, protams, no mašīnas arī, bet ļauj ēdināt arī no trases malas citās vietās. Bet, jā, viņiem īsti kriteriji nav, kādas vietas tās var būt, kādas nevar būt. Līdz ar to, jā, kaut kas viņiem nebija paticis. Un kopā ar, es nezinu, kaut kādām 7, 8 citām nācijām mēs dabūjām sodu. Jā, riteņbraukšanā tā noteikti. Žulīnam iedeva par sievas bučošanu, man iedeva par pudelēm. 15 pudeles, 70 franki. Nav traģiski, nav lēti, bet kā ir tā ir. Tāpēc, laikam, šodien vēl par tās Lidl Trek pudeles ar tādu cenu. Kaut kā atpakaļ jāatsit, jā. Bet nav lielākais sods. Man dabūjas arī 5000 sodu. Par ko tas? Jā, arī par... komanda bija nepareizi piereģistrējusi riteni. Un bija jauns ričuks. Pirmo reizi braucām. Bija piereģistrēts kā... jau gatavs produkts, bet bija prototips, un līdz ar to, jā, visi, kas mēs braucām, mēs, liekas, 3-4 braucām, visi tajā dienā dabūja 5000 sodu. Praktiski visos gadījumos sodu nosacīja komanda. Bet, varbūt atvalkt no balvu naudas vai kaut kā tā, bet, man liekas, tur īstenībā beigās neviens nesamaksāja to sodu. Tur viss tika sārunāts, ka viss kārtībā. Bet, viņi iedod dažreiz sodus vienkārši par nekurienu, un, jā. Bet ir tā, ka, teiksim, šogad tā apmēram, man vienmēr patīk paskatīties, kurš iepēries kaut kādās ķezās un paskatīties, kurš dabūjas kaut kāds sods, jo, tos sods dažreiz var salasīt par kaut ko tik tiešām nopietnu un dažreiz vienkārši par neko, un dažreiz tev liekas, kāpēc tam neiedod sodi, jo viņš, toči pelnīs. Bet, jā, šogad, teiksim, Tour de France, man liekas, viņi vairāk par 20,000 toči nesavāc, bet es atceros, pirms pāris gadiem viņi toči vairāk par 60 savāc. Tā, man liekas, viņiem bija kaut kāds rops budžetā, viņiem vajadzēja vienkārši sakrāt kaut ko. Par to riču, kas drīzāk. Vispār, tā kā man nekāds ķeks. Ar ko iedeva, ar to jābrauc, ja? Reāli, jā. Tā reāli ir. Īstenībā tā kartona gulta diezgan, man patīk gulēt uz cietas saguma. Džoni, kā tev patīk kartona gulta? Baltais izstāst, kas tā ir pa balvu, varbūt, lai skatītāji zina.
Nu, lūk, atgriežoties pie Parīzes, pie tās. Stabili. Redzētu uzreiz, tur nebūtu divu domu. Kas par jautājums? Varbūt. Uz manējā tikai. Nu, sprintā, jā. Nav atļauts uz stūrītes sēdēt, nu, uz bomīšu sēdēt. Nevar vairs tik ātri. Nu, labi, īstenībā pirms mēs jautājam par to, kā dzīve Parīzē, par Ričakiem, es tomēr par to finišu gribētu, lai tu pastāsti vairāk cilvēkiem no malas, ko nozīmē tas, ko tev nozīmē, ko īstenībā Latvijai nozīmē 5. vieta, jo, manuprāt, tas ir fenomenāls sasniegums. Šobrīd te jau labākais, ko Latvijas sportisti šogad olimpiādē ir sasnieguši. Nu, varbūt izstāst, ko tas nozīmē. Varbūt kādam liekas lasa tur Delfs, ko viņš palika 5. Nu, nevarēja tur uzmīt 3 reizes. Saņēma sodu, un tu nevarēji tur uzspiest stiprāk. Nu, kā tas ir? Nē, nu, jā, tā diena arī īstenībā beigas diezgan daudz TV ekrānos nerādīja, un jāatzīst, ka jā, francūži bija ļoti labi sagatavojušies saviem mājas olimpiādēm, taktiski ļoti nobrauc līdz ar to, jā. Tā cīņa par to bronzu beigās tā, kā tās sacensības izvērtās, nu, īsti, ja godīgi, nebija reāla. Bet tas ir tīri tā, kā tās sacensības izvērtās. Protams, tur varēja gadīties arī citādāk, bet jā, tam bija jānotiek pirms pēdējiem 5 kilometriem. Bet jā, pēdējos 5 kilometros mēs piebraucām, pareizāk pēdējos 2 mēs piebraucām tai grupiņai, kas cīnījās par to bronzu. Un, jā, diemžēl tur bija 2 francūži vēl joprojām iekšā un 1 priekšā. Līdz ar to, jā, pēdējā kilies gan mēģināja atrauties, bet jā, viens no francūžiem man noķēra ar visiem pārējiem aiz sevis. Un, jā, sprintā, protams, kad tu pēdējā kilometrā mēģinājies kaut ko uzšaut, tad vairs nekā nav. Bet, nu jā, finiša vieta, protams, skaisti, brīnišķīgi. Es domāju, ka tā ainava manā atmiņā paliks diezgan ilgi. Jā, tas finišs pie Eifelļa torņa, nu, man liekas, nekādā citā pasākumā to nevar noorganizēt, kā tikai Olimpiskajās spēlēs. Jā, tas pūles, kas bija arī visas trases garumā, nu, tas ir nereāli kādā citās sacensībās, kā tikai Olimpiskajās spēlēs, kad visa pasaule tur ir, visa pasaule skatās. Bet, nu, par to, ka tas nozīmē Latvijai, man nav ne jausmas. Es esmu viens no 2 miljoni, nu, gandrīz. Protams, jā, cepur nost arī mūsu 3x3 skatījos bronzas spēli, nu, bija baigi žēl. Bet, jā, tie džeki cīnījās līdz galam, bija prieks skatīties, lai arī aizbraucām rūgti uz atpakaļ uz pilsētiņu. Bet, nu, nav arī šitais pats labākais rezultāts ritiņbraukšanā olimpiādē, tā ka līdz tam vēl pāris vietas man pietrūka, vai 1 vieta vai 2, es nezinu. 3., 2., kas viņiem bija? 3. Nu, bet, nu jā, ja mēs paskatāmies, kā tas sports tomēr mainījies, un jā, ja Barcelonā, vai ne, tas bija vēl salīdzinoši amatieru līmenī, un varbūt paši labākie tur nebrauc, tad, jā, man, protams, prieks par sasniegto. Jā. Un gandarījums. Jā. Es teikšu, ka noteikti Latvijai nozīmē daudz, tāpēc skaļiem aplausiem Tomam 5. vieta Parīzes Olimpiskajās spēlēs. Tiešām lielisks sasniegums, lepojamies, priecājamies, un tagad tu dzirdi, ko tas mums visiem nozīmē. Paldies tev par to. Emocijas fantastiskas. Paldies. Nu, lūk, ja mums ir kādi jautājumi par Parīzes Olimpiskajām spēlēm, šeit jautājums, lūdzu. Jā, nē, nu, noteikti pasaules čempionāts arī ir kaut kas tāds, kas atmiņā paliks ilgi un stabili, ka jā, tā cīņa bija jā, arī par medaļām.
Bet, jā, tas cilvēku pūlis, kas bija Olimpiādē, tas viss, kas tur apkārt, protams, īsti neatsver pasaules čempionātu. Jā, jautājums? Par to rīču krāsu? Jā. Man liekas, ka nebija. Nē. Es līdz galam neesmu to failu paskatījies, ja godīgi, bet es redzēju, ka bija kaut kādi sirds, bet jaudā nebija. Kaut kāda sirds bija. Viss tur kārtībā, ja? Jautājums mums aizmugurē bija? Vairs nav? Ir. Ļoti īsts dialogs ir bijis, jā. Īsts dialogs šī sēd? Okay. Jā, es pilnīgi piekrītu. Romāns Vainšteins ir rītimbraukšanas leģenda Latvijā, un tas, ko viņš sasniedz, līdz tam man vēl jātiek. Bet, nezinu, ja godīgi, man nav tāda sajūta, ka viņš bijis ļoti iesaistīts Latvijas rītimbraukšanā pēc karjeras. Un, lai arī viņš bija federācijā strādāja kaut kādu brīdi, tad kaut kā tajā brīdī man baigi, nebija kontakts ar viņu. Jā, mums bija jautājums šeit pat priekšā. Olimpiādē? Gan jau, jā. 119. Jā. Man ir 90 tagad. Es sēžu. Tev vajadzēja paskatīties pāris Tour de France posmus, man tur 95, man liekas, bija. Tāpēc jau laikam tās uzvaras tiem, es atvēju. 95 puls posmā. Jā. Prologos? Baložos. Nevar saskaitīt to. Tik liels cifers nerāda, ja? Ar divnieku sāks. Vēl jautājumi par olimpiskajām spēlēm šeit, jauniešiem. Pudeles palīdzēja, vai viņas mainīt rezultātus, nezinu. Bet tas, kas Pudeli varēja dabūt, tas bija patīkami. Varēja uzliet savus galvas un bišķi atvaisināties. Jā, Beāte. Beāte jautāja, cik olimpiādēs Toms vēl sevi redz? Kā braucējs vienā. Un kā? 33 tomēr. 37 nākamajā, pēc tam 41 pēc tālu. Es neesmu vēl vērde. Vismaz šobrīd tā nedomāju. John. Kāda ir franču kartupeļa, jā? Nē, īstenībā ciemet ēdīncā, viņai tur ir ēdiens no visas pasaules, viņi mēģina vismaz uztaisīt. Bet, nebija tā, ka tur baigi kaut kas uz mājām mest. Kartupeļi bija, bet, nav tā, ka baigi. Nezinu. Tev bija kaut kas tev baigi gribās pastāstīt? Jā, makaroni. Davai, Džon, nāc, jā. Ar aplausiem sagaidām. Nāc, Džon. Reiķini tev priekšniecība saka, jānāk priekšā, tad ir bez variantiem. Nāc, apsēdies. Tu vari par ciematu pastāstīt vairāk. Savu skaisto rokas sprādzi. Daram tā, vissākumā izstāsti, Džoni, kāpēc tu esi priekšā un ko tad tu brauc līdz Tomam uz to tā kā pastumt, piestumt, lai cilvēki zina, varbūt ne visi zina, kāpēc Džonis brauc līdz uz olimpiādu, jo es nebraucu. Tev ir iespējas pēc 4 gadiem. Bet nē, es braucu tāpēc, ka Tomam ritens, vajag, lai viņš drusciņi labāk ripo, kā parasti gadās. Tad, Džoni, pastāsti tev kā nesportiskajam dalībniekam olimpiskajās spēlēs, kāda bija tā sportists. Tu brautu, es atvainojos, es teicu nesportiskajam. Nē, tu esi sportā, pagaidi, Ādolfs tagad iebērzās drusciņi. Tu esi sportisks, bet tu biji kā atbalstošais personāls, teiksim tā. Kāds bija tavs olimpiskās spēles? Es nobraucu vienu treniņu kopā ar
Tomu un Džeku, kas finišēja 4. Nu, spēcīgi. Ļoti spēcīgi. Jā, gandrīz vai visu laiku. Tas ir klas no Latvijas. Nepareizās etiķetes. Jā, etiķetes nomainīts. Nevar Olimpiskajās spēlēs tur reklamēt Latvijas produktus. Vispār es braucu līdz Tomam skrūvēt riteni un, kā jau jūs dzirdējāt, mēs bijām ātrāk, paskatījāmies trasis, sapratām, kas un kā, un aizbraucām ātrāk, lai dabūtu velospēdas, visu sagatavotu, pastītos, kā tas būs un kur tas būs, saplānot tos pašus punktus. Tā kā jā, tā mums gāja. Nu, un par ēdienu pastāst? Par ēdienu. Ko par ēdienu? Par ēdienu, jā, Toms jau teica, ka bija dažādi ēdieni. Mēs gan ēdām vairāk mazajā ēdnīcā, tur nebija tik daudz, bet lielajā ēdnīcā bija tiešām visas pasaules ēdieni. Ja man, tad es teiktu, ka man vislabāk patika pankūkas, kas bija, es būšu godīgs, diezgan sūdīgas, jo es varu uztaisīt labākas, bet ka viņas sajauc kopā ar ābolu, biezeni, mango, ananāsiem un vēl kas tur bija, tad bija diezgan ok. Tāda otrajā vietā es ierindotu zaļo kūku, es nezinu, kā viņu sauc, bet tā bija baigi labā, jo Linards bija gatavs viņu ņemt arī uz mājām, lai brokastīs ēstu. Un trešajā vietā bija pilnīgi parasti makaroni, kas bija uzreiz pēc restorāna, kur mēs ēdām pīlu un gliemežus. Uznāca galdons un gribējās vakarā makarons. Tā kaut kā, parēšana. Parēšana ļoti labi. Varbūt, Džon, izstāst vairāk to par savu darbu. Kad saņēmāt ričukus, kad saskrūvējāt, kad salika kopā, kad izdarīja šo visu sadaļu? Jo es saprotu, Tom, tad uz olimpiādi ir īpaši ričuki, tur viss ir īpaši, vai ne? Tur viss ir ļoti skaists velospēds, jā, ļoti, ļoti īpaši ričuks, jā. Tur kartupeļus var paist. Bija tā, ka mēs atbraucām pirmdienā. Tā bija diena, kad bija vislielākā vētra. Attiecīgi, ceļš nebija pats vieglākais, jo daļai no mūsu komandas pat nācās kāpt ārā no takša un vilkt koks malā no ceļa, lai tiktu iekšā lidostā. Aizbraucām, super ātri tikām līdz istabiņām ciematam, jo bija ziņas, ka tas varētu aizņemt 4 stundas, mēs tikām galā stundā. Sakrā šo veiksmi mēs aizlaidām pastīties Blūmu, kā Blūmam gāja. Bija ritīgi forši un tiešām varbūt pašas sacensības daudz neredzēja, bet tas atmosfēra bija ļoti, ļoti laba un frančiem patīk MTB un tur bļaušana bija diezgan skaļa. Īpaši tagad cīņa ar Pītu kaut ko bija. Jā, pirmdiena pagāja tāda diezgan nogurdinoši, jo brokastu cēdām 7 vakarā, ja es nemaldos, sakarā ar skriešanu riņķī. Brokastu 7, ok. Jā. Tad ievācāmies ciematā un viss, kas tur pienākās bezmaksas skolas un brokas pēc stundas vakariņas un tā tālāk. Riteņus mēs dabējām otrdienā. Otrdienas vakarā mums sanāca, ka mēs savācām gan Anastāsijas, gan Tomu riteņus. Un trešdiena bija diena, kad es vienkārši visu dienu biju veltīt tikai riteņiem. Attiecīgi, viss nācās izjaukt un salikt pa jaunam. Tā diena pagāja. Tā diena pagāja. Varbūt ir jautājumi Džonim? Jā, lūdzu. Treks. Nesaka, baltais dzirdēs. Tātad viņš teica, Kristi jautāja, kurš ir labāks, Kolnāgo vai Treks? Nē, viņi prasīja, kur lielāks čakars. Jā, īstenībā Kolnāgā tur rītīgi forši džeki nostrādājuši komandā, saliekot viņus. Redz, Māleči. Man bija ritens, tad man bija rāms un tad atkal ritens. Ir tā, ka mēs tagad vēl jāuzdod jautājumu ir Džonim, jo mēs tūliņ pat beigsim. Man arī vēl 2-3 jautājumi Tomam. Vienkārši nāk jau vakars, rīt ir kam uz darbu, kam treniņi. Varbūt ir kādi jautājumi vēl, ko mēs varam Džonim uzdot, kā vienmēr klātesošam Olimpiskajās spēlēs. Igauniem nebija mehāniķis līdz? Nē, viņam bija arī rezerves ratī, 2 rezerves riteņi, vairāk nekā mums. Un viņam nebija neviena palīga, attiecīgi no malas. Tad mēs paņēmām viņa visas mans, un viņš apmaiņā par to solījās arī Tomam piepalīdzēt pudeles pievest. 3 reizes arī viņš bija pie mašīnas. Vienīgā problēma, ka
Tomam no viņa neko nevajadzēja tā baigi laikam. Viņš tikai bija pieklājīgs, kā jau Toms parasti. Un izmetās pudeles pēc tam, ka Igaunis jau neredzēja to vairāk. Bet jā, tehniskas problēmas viņiem nebija, bet sadarbojāmies. Tikām vaļā no Slovākiem, ko mums mašīnā nevajadzēja. Un tā mēs divatā braucām mašīnā, nevis trietā vai četrtā. Tā kā varēja arī pagulēt kādu minūtī. Tā kā bija mierīgāks brīdis. 3 reizes pa minūtē. Tas nav. Organizatori dod mašīnas, jā. Šoreiz bija pārsteidzoši slikti jumtreliņi. Bija vislētākās tūles stiprinājumi, tā kā, lai riteni dabūtu no jumta, kāds laiks būtu pagājis. Viņi bija izvēlējušies, kā lai saka precīzāk, viņiem bija vairāk kā 700 franku iespējas. Viņi bija uzlikuši citas jumtreliņas. Ok, tad varbūt mēs varētu sagaidīt atpakaļ Tomu uz 2 jautājumiem, un tad arī laidīsim viņu atpakaļ. Jā, mums ir jautājums no Ginta Džonim. Es ļoti atvainojos. Protams, mēs vairāk veltītu uzmanību Tomam, bet tādā situācijās tu aizbrauc uz priekšu, ja vajag padzird, pabaro, brauc atpakaļ, brauc atkal uz priekšu. Tā kā... skaidrs, loģiski. Es domu par to, kad mēs aizbraucam Igaunim, kaut ko iedodam, ne jau. Tas jau būtu 2 dienas vēlāk. Jā, labi, Tom, nāc lūdzu atpakaļ pavisam īsi, vēl 2 mazi jautājumi no manas puses, varbūt no publikas. Paldies, Džoni, tev! Tiešām zinām, ka dara lielisku darbu. Paldies tev par to. Labi, 5. vieta, Tūre, viss, fantastiska sezona līdz šim. Kāda ir nākotnes plāni vēl šogad? Šogad viens no galvenajiem startiem noteikti pasaules čempionāts būs, kur Džons gan jau var ciemosies. Šveicē uz pāris dienām. Protams, kalendārs ir diezgan garš. Sacensības beidzas reāli tikai oktobrī, tā ka līdz tam vēl ir ko darīt. Vācijas Tūre ir nākamais starts, tad kaut kāds 1 dienas Beļģijā, 1 dienas Itālijā. Pasaules čempionāts varbūt uz Kanādu jāizbrauc uz tām 1 dienām tur, tā ka būs ko darīt. Būs ko darīt, jā. Tad vai ir vēl kādi jautājumi mums no publikas? Mums ir daudzas 2 rokas, lūdzu, jā. Protams, forši ir Latvijas kreklā braukt. Visforšāk ir braukt tā kā čempi kreklā. Tad abas 2. Bet labi, pasaules čempionāts, Eiropas čempionāts, Olimpiskās spēles. Šādi tad ir īpaši notikumi. Bet es domāju, ja tie būtu biežāk, tad tā īpašība pazust nedaudz arī. Bet, protams, pārstāvēt Latviju ir bijuši cita motivācija. Nosacīti, protams, bet tas ir viens ir ar komandas biedriem, bet arī tā kā tev ir kaut kādi bijušie komandas biedri arī, tev ir kaut kādi cilvēki, kas tev ir vienkārši draugi paziņas, ir pelotonā. Tas pelotons tomēr, lai arī viņš ir diezgan liels, plašs, tad beigās bieži vien tu atrod sevi kopā ar kaut kādiem cilvēkiem un tev izveidojas kaut kāds kontakts, kas ir kaut kas vairāk par vienkārši cīņu biedriem, un tu nereti viņiem palīdz. Ja tu to, protams, spēj, ja var. Jā, lūdzu. Nē. Droši uzdod. Es nobraucu vairāk kā 30,000 parasti. Parasti starp kaut kā ap 32, teiksim. Pēdējos gadus esmu cerējis, ka nobraukšu mazāk, bet nesanāk.
Un FTP ir tas ir jautājums, ko grūti atbildēt. Nevis tāpēc, ka es negribu tev teikt kaut kādu ciparu, bet tāpēc, ka ko tu saproti ar FTP, ir jautājums, ko mēs varētu ļoti plaši diskutēt dažādos variantos. Jo arī FTP, ja tu saki, pasaki 20 minūšu jauda ir diezgan liela atšķirība, vai tā ir tūlīt no ar iesaldīšanos no stāvvietas, vai tas ir sacensību beigās. Bet no augstākais cipars 20 minūtēm vai augstākais cipars stundai, jo reāli FTP ir stunda. Augstākais cipars stundai, kas man ir bijis, ir pār 400 vatiem. Kaspar. Nu, 30 ir, jā. Ir bijis kāds zem 30, bet ne uz ilgu laiku. Ne uz minūti. Jāni. Tas nenozīmē, ka tas ir kaut kas labs tomēr. Nu, reāli vajadzēja mazāk francūšu startu, tad būtu cits variants. Vot, iemainīt vienu francūzu pret Latviju, tā būtu štēla. Nu, ko, ja es jūtu vairāk pārskrien pāri, ir rokas, jā. Nu, pagaidām izdevies pielāgot, bet jā, nu tā ir, ka arvien jaunāks, nu varbūt, es nezinu, jāpaskatās, vai tiešām tie cipari sakrīt, bet nu ir tāda vismaz sajūta, ka tas pelotons paliek jaunāks un arvien vairāk ir jaunie džeki, kas, jā, 20 gadu vecumā sāk cīnīties par uzvarām lielās sacensībās. Nu, tu redzi piemērus, kas ir labi piemēri, un tad tu redzi piemērus, kur džeki, teiksim, īstenībā Emīlam komandas biedrs 3 reizes šogad atslēgas kaulu lauz. Jā, 3 reizes nokritis, kaut ko pārspīlējot vai nesadalot ceļu ar kādu. Un, jā, līdz ar to, nu, es nezinu, vai mēs baigi kaut ko tur var izmainīt. Protams, jā, tie jaunie, tāpēc, ka viņi ienāk sportā jau spējīgi uzvarēt, viņiem grūti kādam ir pateikt kaut ko sliktu. Jā, līdz ar to viņi dažreiz dara, ko grib. Droši, jā, šeit pat. Jā. Nē, stabili būtu gājis līdz. Īstenībā tas bija mirklis, kad normālā situācijā mēs būtu vēl viens Dānis tur iekšā, vai vēl viens Austrāls vai kaut kas. Un mēs būtu reāli aizbraukuši līdz nākamajai grupai, atkabinājuši tos un braukuši tālāk. Nu, varbūt ne gluži visi kopā, bet nu, tas bija tas mirklis, kad īstenībā, kā mēs gatavojos gan taktiski, gan visā pārējā ziņā, jo, jā, normālā situācijā tas brīdis būtu aizgājis un mēs būtu, jā, cīnījušies par medaļām no tās grupas. Paldies. Ir vēl kādi jautājumi varbūt? Tomam? Nē, neatcinē. Neatcinē. Nē. Nē, nu, jā, es ceru, ka neatcinās. Par vēlu jau, gan jau. Bet, nē, nu nav tāds plāns.
Nu, ko es skatos, kad jautājumu vairāk nav, jo es saprotu, Tom, ka tev priekšā ir aizraujoša sezona. Nesen arī paziņoju, ka arī 25. gads tev ir gaidāms brīnišķīgs un ar lieliem bagātiem notikumiem. Tāpēc teiksim tev lielu paldies ar skaļiem aplausiem. Teiksim tev paldies un lepojamies ar to, ka tu nes Latvijas vārdu pasaulē. Paldies tev, Tom. Paldies! Es palūkšu nevienu neizkustēties, kādu sekundes izdalīšu kaut ko cilvēkiem aktīvākiem jautājumiem.